Novirzam spēli nedaudz tālāk uz apmalēm, bet jau atspēlē zilo līniju meties arī, diemžēl, vārtos 0-1. Jā, nu atkal jau 5. spēlē pēc kārtas mēs sākam iedzīšanu. Mēs cerēju, ka Rīpa lidos vārtos vai kāds pielaboja metienu, skatīsimies. Te tiek izdarīts metiens, šķiet neviens nepieskārās Rīpā, ja nu vienīgi kāds no mūsu aizsargiem šķiet. Varbūt, katrā ziņā, diemžēl, atkal iesākuma spēle iedzinājās. Nesanāca lauzt mūsu spēles. 4. spēles gaita Kosamu. Un jāstās vai ieskaitīs. Vārti tiesnesis rāda roku vārtos un brīnums ir noticis. Nevis brīnums, bet tas, ko mēs tik ilgi gaidījām no Marcela Kosas, vienkārši negaidīts metiens Vitālijam Kovaļam. Lutojumā neskatoties un daudz nedomājot. Jā, nebija zonā Kosa, viņam bija slīda uz zilās līnijas. Varam vēlreiz redzēt to atkārtojumā. Te nedaudz no šī rakursa noteikti to neredzēsim, bet esam pilnā sastāvā. Atgriežas laukumā Rodrigo Laviņš, bet uzbrukums turpinās. Torpedo izpildījumā Krikonovs. Apkārt vārtiem un, diemžēl, 1-2. Šeit Zanuļins vai Gorbanovs? Šeit Gorbanovs izdarīja šo pēdējo metienu pa vārtiem, otram vārtiem apslidoja. Kārtojumā Krikonovs dodas aiz vārtiem. Un pazaudējām tur 2 spēlētāji bez mūsu aizsargu uzraudzības. Paliek Krišāns Redlis, Džemija Lundmārs vienkārši devās līdz Krikonovam. Kāpēc? Nezinu, protams. Kosa metiens paspēja to nobloķēt Maļinkīgs. Tagad Laviņš. Kosa. Uzmeties uz vārtiem un vārti! Vai Niklasam Lucēnijusam pirmie vārti šajā sezonā? Tesim Kosa tātad no vidus metiens. Šķiet, ka mainīja Rīpa lidojuma virzienu. Skatāmies vēlreiz. Tur Cipls vai Lucēnijus. Grūti pateikt. Tur ir liela būrzuma priekšā. Vai Marcelam Kosam otrie vārti. Katrā ziņā rezultāts ir atkal izlīdzināts 2-2. Vārtiem pēdējās 3 sekundes un šķiet ar metienu un nostāk Krikonovs. Krikonovs nenes vārti. Diemžēl nonākam iedzinājās būtiski pēdējā sekundē uz brīvo ledu. Redzam atkārtojumā metiens tālajā stūrī. Māris jau bija. Šķiet nedaudz pat pazaudēja vietu vārtos. Redzam ļoti tālu aizgājis uz labo malu un labājais vārtu stūrs arī paliek tukšs. Jā, bet nepatīkamākais tas ir, ka no viena vārta stabiņu uz otru un uzbrukums Torpedo izpildījumā turpinās. Kontrolē viņa Rīpu. Vārnakaus uz vārtu priekšu tur. Tīcīnās arī Nilsons. Šobrīd Nilsons arī laukumā, arī Vārnakaus un šķiet arī Hiršovits. Grūti pateikt, kurš tagad ir laukumā. Vēlreiz piespēlē vārti. Diemžēl esam nonākuši iedzinājumos 2-4 un Vārnakaus pēc Hiršovits piespēles arī panāk, redzam, dubulto pārsvaru pret. Viņā nav bijis, bet atkal kārtējo reizi tā nesteidzīgi, tā kā iemidzinot mūsu spēlētājs laukumā Nižņi Novgorods Torpedo veidoja pacietīgi, nesteidzīgi šo savu uzbrukumu un atrada šo vienu spraugu, kad nepiesaks tiešām vārtu priekšā atradās pretinieku komandas kapteinis Mihails Vārnakovs un turpina uguņot, turpina Kovaļu uzvaram iemetienu. Un centāmies uzreiz arī parādīt tur vārtu priekšu, bet labi, ka saglabājam arī zonā. Un nešķirās par metienu, tagad vārti! Lieliski! Mārtiņš Kārsums, Jānis Sprukts un rezultāta starpība ir samazināta līdz minimumam 3-4. Guntis Galviņš piespēle Mārtiņam Kārsumam, zibenīgi atrod Jāņa Spruktu nūju un ar vienu veiklu rokas kustību starp vārtsargi aizsargiem Rīpa atrod vietu vārtos. Iespējams, ar šādu ātru risinājumu izdevās pārsteigt Kovaļu, viņš nebija gatavs šādam risinājumam. Zonā 23-22 sekundes. Jā, tik pirmiem pie Rīpas, jāsaglabā Rīpa zonā, un tad jau varēsim cēsties. Veido kādu sāsāku situāciju pie Kovaļa vārtiem un metiens, kur Rīpa turpat vārtu priekšā un vēl tā nav. Pie Kovaļa, diemžēl, zaudējam Rīpu, un tagad Torpedo dodas uz priekšu piespēli. Neizdodas precīzi piespēli Torpedo, Rīpa jau Torpedo aizsardzības zonā, un jāciešās iegūt Rīpu, jāizdara meties pārtiem. Diemžēl Rīpa viduszonā, un atskan arī beigu sirēnu, un diemžēl rezultāts sērijā 2-3, un esam jau nonākuši atkal iedzinējos sērijā.